Paldies. Tā. Jā. Vladislavs ir mūsu datu un analītikas daļas vadītājs. Jā. Šodien, kā minēja jau mans kolēģis, es jums pastāstīšu gan par datu katalogiem, bet tas būs pišku vēlāk. Bet pa lielam temats ir par to, kā implementēt veiksmīgo datu pārvaldību jūsu organizācijā. Nu, un, ja mēs runājamies par to, kā mēs gribam implementēt labu datu pārvaldību, tad jāsāk ar to, kas vispār mums ir datu pārvaldība. Es domāju, uzsāksim ar šito slaidu, tā būs arī vieglāk, mazāk teksta. Jā, kas mums ir datu pārvaldība? Datu pārvaldība mums sastāv no 4 lietām. Viena lieta ir datu kvalitāte, un tas arī viss ir daļa no tūlītējā datu kataloga, par kuru es stāstīšu. Datu kvalitāte ir par to, ka mēs definējam vispār, kas ir labi priekš mūsu datiem. Pieņemsim, cik mēs varam izturēt, ka viņiem ir kļūdas, vai viņiem vispār varētu būt kļūdas, kādas ir regulas, kuras nosaka, kas varētu tur būt, kas nevarētu. Datu pārvaldība ir par datu drošību un atbilstību regulām. Tas ir par to, ka mēs apzināmies, kas varētu mūs ietekmēt, mēs apzināmies, kādas varētu būt sēkas, ja kaut kas aiziet greizi. Mēs apzināmies, ko mums vispār jādara un kādas ir aktivitātes, lai mēs mazinātu to likumisko risku. Datu pārvaldība ir par datu īpašniekiem un pārvaldniekiem, par ko arī minējis mans kolēģis Aigars tikko par to, kā mēs zinām, pie kura vērsties mūsu organizācija, kurš atbild par tiem datiem, kurš varētu mums pateikt, kas tur ir, kas notiekās, ko ar viņiem darīt un tā tālāk. Visticamāk, jums visi tie datu īpašnieki eksistē jūsu organizācijas, jūs zināt, pie kura vērsties, jūs arī nākat, kad vajag, tad tas vienkārši ir definēšana tam visam. Un datu pārvaldība ir par pārvaldības procesiem un tehnoloģijām. Realistiski visas tās 3 lietas iepriekš ir pats mērķis, un tehnoloģijas un procesi ir vienkārši kā tos mērķus sasniegt. Tad mēs runājam par to, ka no sākuma mums, un kā jūs redzēsiet šeit, kā mēs ieviešam to datu pārvaldību, mēs uzsakam ar to, ka, protams, mums vajag atbalstu no vadības komandas, un vajag noteikti atbildības, kurš ko definēs, kurš ko darīs. Bet realistiski, ar ko jāsāk, ir ar to, ka mēs definējam mūsu standartus, politikas, jebkā to var nosaukt, bet realistiski, ko tas nozīmē, ka mēs definējam, kas ir labi. Jo mēs nevaram sasniegt neko ne ar kādām tehnoloģijām, ne ar kādu implementēšanu, ja mēs vispār nesaprotam līdz galam, kas ir tas labi. To var saprast tikai tie cilvēki, kuri tieši ar tiem datiem strādā ikdienā. Tad mums, ko mēs darām, mēs definējam tos tā saucamos datu īpašniekus, kas reāli ir, mēs definējam cilvēkus, kuri ar tiem datiem strādā, kuri saprot, kas ir labi, kas ir slikti, un viņi kopā var definēt, kas ir labi dati visā organizācijā. Pēc tam, kad viņi to esot nodefinējuši, tad mēs varam jau apmācīt darbiniekus par to, kas ir labi, jo mēs varam to nodokumentēt, un mums vairs nevajag katru jaunu darbinieku vērst pie tā mentora, tā sakot, un katru reizi tam mentoram jātērē laiks apmācot jaunu darbinieku, jo mums viss dokumentēs, var aiziet, palasīt, paskatīties, kas kur notiekās, un tikai paprasīt kaut kādas specifiskas lietas. Un kad arī jūs redzēsiet, kas ir tas specifiskas lietas, tad jūs zināsiet, ko vēl pierakstīt klāt. Jā, un tikai pēc tam, kad mēs visu to izdarījām, ir vērts paskatīties un padomāt, kas mums ir vispār tehnoloģiju ziņā, kuras ierīces, kuras lietas var izmantot, lai sasniegtu to mērķi. Un, protams, tas ir nepārtraukts process. Mēs nevaram tā vienkārši vienu reizi nodefinēt, visu uztaisīt, un mēs tagad uz visu mūžu zināsim, kas mums notiekās. Tā nekād nenotiks, tas ir tikai skaidrs. Jaunas regulas parādās, jauni procesi parādās, jauni reporti parādās. Un tad mēs monitorējam, mēram, mēģinām saprast, kas ir labi, kas nav labi, un visu laiku pamainām to, ko vajag pamainīt. Un tā mēs arī ejam uz priekšu. Kāpēc mēs visu to darām? Mēs to darām, lai sasniegtu augstāko līmeni mūsu datu briedumu modelī. Tāda ziņā, kas ir datu briedumu modelīs, šitais ir vienkārši definēts no Gartnera, bet gandrīz visiem piegādātājiem kaut kas tāds ir. Ko mēs gribam sasniegt? Mēs gribam sasniegt, ka mūsu kompānijas zina, kas notiekās iekšā, kas notiekās ārā, kas varētu viņu ietekmēt, un mēs zinām, ko ar to darīt. Tas ir galvenais stāsts par to. Realistiski
lielākoties organizācijas mūsdienās atrodas joprojām kaut kur pirmā vai otrā līmenī. Mēs reaktējam uz kaut kādām izmaiņām, mēs skatāmies, kas jau esot noticis, mēs skatāmies uz vēsturi, kad mēs taisam to pašu budžetu, lielākoties kompānijas taisa budžetu, pieliekot klāt kaut kādu procentu pie vēsturiskām izmaksām. Tas joprojām notiekās, un mēs gribam kļūt vaļā no tā visa. Mēs gribam būt proaktīvi, mēs gribam skatīties uz to, kas notiks nākotnē, un plānot balstoties uz to. Ja mēs runājam par to, ko mēs definējam tajā datu pārvaldības dokumentā, tad mēs definējam datu īpašuma tiesības un atbildības, kā es minēju, kur ir mūsu datu īpašnieki, tas ir viens. Tas ir tie cilvēki, kuri visu saprot, kas ir datu pārvaldnieki, un tas ir tie cilvēki, kuri tieši tehniski var jums palīdzēt. Pieņemsim, ja kaut kas nestrādā vai kaut kas nav pareizi, tad var aiziet pie tā cilvēka, parunāties, ko var izdarīt, vai uztaisīt incidentu, vai jebkā to var strukturēt, bet realistiski tāpat jādefinē, kuri būs tie cilvēki, pie kuriem vērsties. Un kā arī tur labi nodefinēt, kas ir mūsu datu lietotāji vai datu lietotāju grupas, tā sakot, lai arī saprastu, kuriem cilvēkiem var dot kādas tiesības, kuriem cilvēkiem kādas tiesības ir vajadzīgas un tā tālāk. Tas ir par datu klasifikāciju un piekļuvas kontroli, kā es minēju, un es minēšu arī bišku tālāk, kad mēs runāsim par datu katalogu. Mēs definējam, kādi dati mums ir publiski, kādi ir iekšēji, kurus var izplatīt, nevar, kas ir mūsu kritiskie dati, un tad mēs arī zinām, pieņemsim, kad mums ir datu incidents ar datiem, mēs saprotam, kur ir kāda prioritāte un kā mēs viņus risinām. Tas ir par datu kvalitātes vadību un uzraudzību. Šeit viss ir skaidrs, tikko pastāstīju, un tas ir par risku kontroli. Tas ir par, pieņemsim, to, cik bieži mēs veicam auditu uz tiem datiem, cik bieži mēs paskatāmies, vai viss ir pareizi, vai viss ir tā, kā mēs to sagaidām. Jo dažreiz, ieliekot nepareizus datus reporta, ko es esmu arī redzējis dažas kompānijas, cilvēki gan nepamana, ka kaut kas nav labi, tur pusgadu, gadu varbūt. Jā, tad visu laiku nāk tie nepareizi reporti, viņi tur balsta savus lēmumus uz nepareiziem datiem. Un galu gala tikai pēc tam izrādās, ka kaut kāds kvalificētāks varbūt cilvēks atnāk un paskatās, kurš jau ilgi esot organizācija, viņš paskatās, ka šeit taču nebija pareizi. Un šīs audits ir par to, lai tas kvalificēts cilvēks ar kaut kādu biežumu apskatās tos datus un pasaka, vai viss ir kārtībā vai ne. Šeit būs dažas labas prakses, kā to visu definēt un kā visu to pārvaldīt. Pieņemsim, data trust ir bieži izmantota metode. Pieņemsim, ja mēs runājam par datu kvalitāti, tad katrai datu kopai ir piešķirta kaut kāda data trust score, kas nozīmēs vienkārši, ka jūs zinat, ka, pieņemsim, šī datu kopai var viegli uzticēties, jo ar viņu nebija tur incidenti jau 5 gadus, bet ar otro visu laiku kaut kas notiekās. Katru mēnesi, katrs tur, nezinu, repos, katru reizi kaut kurš tur iet, kaut kas aiziet greizi. Un tad jūs zinat, ka, var, protams, izmantot, bet cik tas būs labi, tas ir liels jautājums. Jā, tas ir datu pārvaldība kā pakalpojums, tāpat kā arī te servisiem parasti ir viena centralizēta nodaļa jūsu organizācija, kura vienkārši to visu pārskata. Un par datu demokrātiju tas ir vienkārši, ko es tālāk pastāstīšu par to, lai dati kļūst pieejami visiem. Lai nebūtu tā, ka, pieņemsim, cilvēki, kuri strādā vairāk ar biznesu, viņiem jāiet pie IT, jāpieprasa kaut ko, jāpasaka, var šito dabūt, var to. Visi var visu dabūt uzreiz, kad viņi to grib. Jā, tas bija viss teoretiska daļa, varbūt mazāk interesanta, bet tagad parunāsim par to, kā vispār sākt to visu transformāciju, ko mēs varam ar to visu izdarīt. Un kā minējis mans kolēģis, tad pa lielam mēs uzskatām, ka jāsāk ar datu katalogu. Datu katalogs ir svarīgs, tāpēc, ka viņš nodrošinās datu pārskatāmību, viņš vienkārši parādīs visai kompānijai, kas jums vispār ir, kuri ir tie cilvēki, pie kuriem vērsties un tā tālāk, un tas būs viss vienotā vietā. Nebūs jāprasa, nebūs jāskraida pa visu organizāciju, nebūs tas, kā saukts korporatīvais futbols, kad aiziet pie viena, aiziet pie otra, pasaka, es par to neatbildu, ej pie šitā cilvēka un tā tālāk. Es domāju, ka visi esot saskarušies dažreiz ar šītām lietām. Šitais tieši palīdz ar to arī.
Tas arī ir par to, lai izprastu datu izcelsmi un plūsmu. Kā mēs zinām, no kurienes mūsu dati nāk, vai mēs uzticamies tam vietam, no kurienes mēs dabūjam tos datus, un mēs zinām, kādas datu transformācijas un manipulācijas bija veiktas, un kas varētu ietekmēt mūsu datu kvalitāti. Kā varētu izskatīties tas datu katalogs? Kas tur varētu būt iekšā? Datu katalogam pa lielam, un es pēc brītiņa parādīšu jums arī reālus piemērus no aplikācijām, kuras to pārvalda, bet tā runājot vispārīgi, datu katalogam jābūt iekšā datu izcelsmi, datu tipiem un formātiem, datu apzīmējumiem, un par to varbūt ir vērts parunāties vairāk. Pirmā lieta tas ir par drošību. Pieņemsim, mēs runājam par to, kādi ir konfidenciāli dati, kādi ir kritiskie dati un tā tālāk, bet dažreiz tie datu apzīmējumi arī nozīmē, ka mēs zinām, pieņemsim, pie kuras nodaļas pieder tie dati. Vai tas ir finanšu dati, vai tas ir IT dati, vai tas ir vēl kaut kādi dati. Mēs saprotam arī uzreiz pie kura cilvēka vērsties, mēs arī saprotam, kurš ar to esot strādājis un ko mums ar tiem datiem varbūt arī darīt, mēs saprotam. Protams, tie datu apzīmējumi ir atšķirīgi dažādām organizācijām, balstoties uz to, kas viņiem ir svarīgs, bet jebkurā gadījumā jābūt kaut kam tur definētam. Tur jābūt datu īpašniekiem un pārvaldniekiem, radīšanas un pēdējās atjaunošanas datumiem, tādā ziņā, ka datu katalogs uzreiz jāsaka arī, cik svaigi tie dati ir, vai viņus vispār ir vērts izmantot. Ja pieņemsim pēdējo reizi, kad vispār kaut kurš tur skatījās un atjaunojas ir gadu iepriekš, varbūt mums būs mazāk uzticamības tiem datiem, tāpēc, ka mēs nezinām, kas tur noticis. Tas ir par piekļuvas un drošības prasībām. Tas arī organizācijas atvieglo visu to jautājumu par to, cik sistēmu administratori zina, kuram var dot kaut kādas tiesības, kuram nevar. Ļoti bieži mēs redzam organizācijas, ka cilvēki, kuriem nav jābūt piekļuvai, pieņemsim pie kaut kādiem datiem, viņiem piekļuvai ir, tāpēc, ka, vajadzēja ātri kaut ko uztaisīt, nebija laika tur kaut ko tur vazāties, kaut ko tur runāties, vajadzēja uzreiz sēst un visu darīt, un tad cilvēks dabūjas visas tiesības, kuras bija vajadzīgas uz to brīdi, un tas paliek tur uz gadiem, uz 10 gadiem, jo viņš turpina strādāt tajā kompānijā un neviens nepārbauda. Šītais arī palīdz ar to, ka, ja tur bija kaut kas tāds ārpus kārtības incidents, tad jebkura gadījumā mēs to novēršam pēc tā. Un datu katalogam jābūt ātrai meklēšanai pēc datu nosaukuma, kategorijas vai saistītiem atslēgvārdiem. Tūlītās es paskaidrošu, kāpēc, bet realistiski tas vienkārši par to, ka es minēju datu demokrātiju. Ko mēs par to saprotam? Mēs par to saprotam to, ka jebkurš cilvēks, vispār jebkurš cilvēks organizācija var aiziet uz datu katalogu un saprast, pieņemsim, viņam vajag kaut ko jaunu paskatīties, kaut ko jaunu pāanalizēt. Viņš saprot viss, kas ir, un viņš var uzreiz saprast, kas viņam ir vajadzīgs. Ja, tad viņam nav jāiet, jāprasa, var tev šito atrast vai to, viņš var uzreiz iedot. Es zinu, ka jums ir tādi un tādi lauki, viņi ir tur un tur, varat lūdzu man šito iedot vai vispār pats aiziet un paņemt. Šeit būs pāris piemēri. Pieņemsim, tas ir piemērs datu katalogam no Microsoft Purview, kas ir Azure. Un šeit ir divi dažādi vienkārši pieejami pie tā, kā tas datu katalogs dažreiz ir strukturēts. Pieņemsim, šeit jūs redzēsiet, ka šeit ir vairāk saistīts ar datu izcelsmi un pēc tam nodaļām vai domēniem. Otra lieta jūs redzēsiet, ka tas ir vairāk par geogrāfisko sadalījumu. Tur viss North America, Europe un tā tālāk, balstoties uz to, kur atrodas tie dati. Un tā struktūra tam datu katalogam ir arī ļoti balstīta uz jūsu organizāciju. Viņam nav jābūt tādam rigīdam un tikai tādam, kā vajag. Viņam jābūt tādam, kas jums tieši ir vajadzīgs. Un šeit būtu ļoti svarīgi saprast, kas jums palīdzētu visvairāk atrast tos datus, radīt to pievienotu vērtību. Šeit jūs varēsiet redzēt arī no atvērtā koda risinājumiem, un kā tas izskatās, es teicu tieši kā ātra meklēšana. Šeit jūs redzēsiet, ka pieņemsim, gandrīz kā Google var ieiet kaut ko pameklēt to pašu, pieņemsim pēc lauka vai pēc tabulas nosaukumā, un var saprast, kā šeit varētu būt. Un šeit jūs arī redzēsiet, ka jūs uzreiz redzēsiet, pieņemsim pie tabulas, ka tas ir datu īpašnieks, tas ir
kad viņu pēdējo reizi izmantoja, un vis kaut kāda informācija. Tad būs ļoti viegli izmantojams. Vienkārši būs jūsu tāda iekšējā gogle, kur viss paskaidrojums, viss skaidrs. Nu jā, un tas vairāk bišķi, tas varbūt tehniskāks tas piemērs, kā tas varētu izskatīties, arī no atvērta koda risinājuma. Tā. Ko ir svarīgi atcerēties, ka ja mēs runājam vispār par kaut kādam tādam implementācijām, ka nav jāimplementē visu uzreiz, jādara to pakāpeniski. Tāda ziņa, ka ja mēs runājam par datu katalogu implementāciju, tad mums visticamāk, es šeit saku par divam pieejam, bet realistiski viņus var arī kombinēt, un tas būtu labākais veids, ka mēs ieviešam to pēc domēniem, vai pēc nodaļam. Tas nozīmē, ka mēs paskatāmies, vai mums ir tieši problēmas ar finanšu datiem, vai arī datiem, vēl kaut kādiem, un mēģinām uzlabot tos ar to, ka mēs visu nodokumentējam, uztaisam to datu katalogu. Un mēs netaisam uzreiz datu katalogu, tur varbūt datu lauku līmenī, mēs vairāk parunājamies par to, kā mēs nodefinējam vispārīgas prasības, kas vispār ir labi. Un tas arī, piemēram, atvieglo tādas situācijas. Man pašam bija situācija, kad mēs gribējām uztaisīt jaunu atskaiti mūsu organizāciju, manā iepriekšējā darbā. Un mēs viņu, man liekas, taisījām 2 mēnešus, atkal visu dabūjām no source sistēmas, uztaisījām to, bet izrādījās, kad mēs gandrīz jau pabeidzām, izrādījās, ka šitais jau eksistēja kaut kur datubāzē, bija kaut kā uztaisīts vēl 3 vai 4 gadus iepriekš, visi par to aizmirsa. Nezinu, kāpēc. Aizmirs. Ja, un neviens nepaskatījās, neatrada to, jo tas bija kaut kur ļoti tālā tur schēmā. Un, vēl vienu reizi uztaisījām visu to pašu. Un tas ļoti bieži arī notiekās, ja mēs neuzturam kaut kādu to datu katalogu. Un kāds būs jūsu ieguvumi? Kā es saku, tas būs pārskatāmība un efektivitāte. Tas, par ko es tieši saku, par to, ka jums neradīsies situācijas, ka pavēltīt tiek kaut kas rādīts jauns, jo jūs zināsiet, kas kur jau ir. Jūs arī varēsiet vienkārši ļoti ātri un efektīvi aiziet un paskatīties, kas kur ir. Jo dažreiz, es nezinu, kā jūsu organizācijas tas ir, bet es redzēju, ka vispār, lai atrastu kaut ko datubāzes, jāiet pie IT, jāpieprasa no sistēmu analītiķa, lai viņš tur skatās, un tas varbūt paņem tur 2 nedēļas, 3 nedēļas, kamēr viņš atrod to, ko jūs prasat. Tad viņš saka, skaties tajā tabulā, pieņemsim. Ja? Šeit jūs paši aiziet un visu redzat, tur nevajag nevienu vispār. Un vēl, kā Google vienkārši ieraksta, tur jums atrodas, tas viss jūs uzklikšķināt un viss notiekās. Jā, labāka datu kvalitāte. Jo tas vienkārši arī par to, ka mums ir tie īpašnieki, mums ir tie cilvēki, kuri atbild par tiem datiem, un kad ir atbildība, tad parasti arī tā kvalitāte ir labāka. Ja cilvēki visi zina, kurš par ko atbild, tad zina, kura prasīt, un kad no cilvēka prasa, tad viņš zina, ko vajag kaut kā darīt labāk. Skaidras piekļuvas un drošības pārvaldības. Ja, es atkal ieminēšos, kā bieži vien notiekās tā, ka cilvēkiem, kuriem nevajag piekļuvas pie kaut kādiem datiem, viņi vienkārši ir. Nezinu, dēļ kāpēc. Tas varētu būt 101 iemesls, bet galu galā ar šito mēs to novēršam, tāpēc, ka mēs zinām, kuriem cilvēkiem kam jābūt. Jā, datu sadarbība un zināšanu pārnesī. Un tas ir vēl viena lieta, kuru es vēl neesmu ieminējis. Visticamāk, jums visiem organizācijai ir tie cilvēki, kuri, ja viņus kaut kā atlaiž vai viņi aizies kaut kur, tad būs slikti. Nebūs kuram pajautāt, tad nezinās, ko darīt, tāpēc, ka viņi visi to pārvalda, un jūs pagadam pie viņiem var aiziet, bet ja kaut kas ar viņiem notiks, mēs nezinām, ko mēs darīsim pēc tam. Datu katalogam un labai datu pārvaldībai arī jāpalīdz jums pārnest tas zināšanas, jo visu, ko viņi zina, tas ir dokumentēts, kaut kur uzrakstīts, un tad nav tādas sajūtas, ka bez viena cilvēka visa organizācija vienkārši nobrūks. Un tas ir par ka arī, ja mēs runājam par zināšanu pārnesi, ko es arī neesmu ieminējis, ir tas, ka bieži vien jūsu organizācijām visticamāk vajag arī iedot kaut kādus datus ārpus, pieņemsim citai valsts iestādei,
Es pieņemu, ka tas nozīmē, ka jums arī jāpaskaidro viņiem, kā strādāt ar tiem datiem, ko ar viņiem darīt, kas tur kā notiekās. Ar šito to arī varēs darīt vieglāk, jo jūs vienkārši iedosiet dokumentu, kurš viss aprakstīts. Tādā ziņā, nevajadzēs katru reizi, un es bieži vien redzēju, ka katru reizi jāpaskaidro, kas tas ir, ko ar to darīt. Mēs visticamāk to neviens negribam darīt katru reizi, tāpēc šitais ir veids, kā darīt to labāk. Jā. Ātrāka un precīzāka lēmumu pieņemšana vienkārši kā secinājums no tā visa, tas arī būs viss vienkārši notiks ātrāk. Lielākoties secinājums jau esmu pateicis, bet pirmais, ko vajag atcerēties, kad mēs runājam par datu pārvaldību, tas ir biznesa stratēģijas elements, tas nav tikai tehnoloģiskais risinājums. Tas ir par to, ka visu organizācija transformē savu skatījumu uz to, kā strādāt ar datiem vispār. Ka mēs ne vienkārši reaktīvi tur, kad vajag aizējam uz datubāzi kaut ko padaram, ka mēs uzskatām datus kā mūsējo produktu, ar kuru mūsu dzīve paliek vieglāka. Un jo labāk mēs izmantojam to produktu, jo vieglāka mūsu dzīve paliek. Labi struktūrēts datu katalogs ir pamats veiksmīgai datu pārvaldībai. Šeit, man liekas, viss ir skaidrs. Un jāsāk mazos, bet nozīmīgos soļos, nevajag uzreiz kaut ko visu mainīt un pārtaisīt. Vajag sākt ar mazam lietam, ar specifiskam nodaļam, ar specifiskām varbūt datu kopam un tabulām, skatīties, dokumentēt, paskatīties, kā jums tas palīdz, vai vispār palīdz, varbūt jātaisa kaut kā citādāk. Kā jūs redzējat, ir ļoti daži pieejami pie tā datu kataloga arī, ka var uztaisīt balstoties uz geogrāfisku lokāciju, vēl kaut ko. Tad jāsaprot, kas jums visvairāk palīdz, un tikai tad implementēt to visu organizācijā. Jā. Tā, lūdzu, jautājumi Vladislavam, lūdzu. Jā, sveiki, jūs minējāt kā briedumu līmeņus. Jā. Tas kā būtu viens anglis, vai kāds labs rādītājs, kas tā nosaka, vai kā varētu izmērīt datu kvalitātes līmeņus, vai datu kvalitāti kodam kopā. Jā. Jā, viens, ko es esmu minējis, es varbūt arī uz turieni aiziešu. Šeit, kā jūs redzēsiet par to data trust pieeju, par data trust skoriem, kā mēs parasti, tas ir viena no labām praksēm, ko mēs darām par datu kvalitāti. Mēs uztaisām to data trust scoringu, un tas arī ir atšķirīgs no organizācijas uz organizāciju, bet pa lielam, ko es esmu redzējis, ka tas balstās uz incidentiem ar datu kopu. Ja pieņemsim uz kaut kādu datu kopu nav incidentu vispār, tad tur ir ļoti liels tas data trust scores. Mēs zinām, ka tur nekas slikts nekad nenotiek, neviens cilvēks neesot reportējis, ka tur kaut kas ir nepareizi, un mēs tad uzliekam uz to lielu data trust score, un kad mēs skatāmies, un tas data trust scores arī būs datu kataloga. Kad jūs apskatāties, pieņemsim to kopu datu kataloga, jūs redzēsiet, ka data trust score ir tur ļoti liels, tur pieņemsim 100, un tad jūs zināsiet, ka šitiem datiem var uzticēties. Jā, viens komentārs. Man ļoti patīk kombinētās metrikas, un droši vien šajā kontekstā ļoti svarīgs kvalitātes rādītājs datu kopām ir arī droši vien, cik bieži viņas tiek izmantotas, un ja to ir iespējams kaut kādā veidā noķert, tad tas, cik daudz cilvēki tur griežās pēc viņām vai iet, vai daudzums, tas arī būtu ļoti labs rādītājs par to vajadzību, un tad ir incidenti jau tur kopā jau veidojot tādu sakarīgu kvalitātes metriku. Jā. Labi, vēl Jā, bija jautājums, kāda ir atšķirības starp datu katalogu un datu noliktavu, un vai tās ir kaut kāds kombinējams lietas? Datu noliktava ir vairāk tehnisks risinājums, kur tieši dati ir, bet datu katalogs ir, to var uzskatīt par metadatiem. Tai datu noliktavai pa lielu. Jo realistiski tur nav tie dati iekšā, tas ir vienkārši viss paskaidrojums visam tabulam, visu datu kopam, visiem datu laukiem, kuru visticamāk, nevisticamāk, bet lielākoties datu noliktavas pašas pa sevi nevar atbalstīt visu to informāciju parasti. Dažas var, bet parasti ne. Un dažreiz mums vajag ir vajadzīgs cits risinājums, kurā mēs tad glabāsim visus tos metadatus par datiem, kuri ir mūsu datu noliktavā. Es tikai mēs ieviešam datu noliktavu, tad vajadzētu arī datu katalogu. Jā.
tas būtu kā uzbūve uz tā visi, kura palīdzētu tad strādāt ar to datu noliktavu efektīvāk. Jā, kādi jautājumi? Es varbūt arī uzdošu jautājumu. Praktiski, kurš ir... Jā, lūdzu. Jā. Vienā no iepriekšējiem slaidiem bija automātiska datu kvalitātes pārbaude. Jā. Vai ir kādi piemēri, ieteikumi, kā automatizēt tieši to datu pārbaudi? Vai kaut kas, ne tik daudz, vai kaut kas ir mainījies, bet kad un kas tieši un kur tieši? Tas ir jautājums par to, kā to implementēt, bet parasti jau kaut kādas automātiskas datu pārbaudes obligāti ir jāiebūvē, kad mēs būvējam to pašu datu noliktavu, kad mēs taisam to ETL, pieņemsim, ja mēs runājam par kaut kādām summām, ja mēs runājam par datu tipiem, ja mēs runājam par datu formātiem, ja mēs runājam par, kaut kādam lielam atšķirībam, deltam starp vienu datu, pieņemsim, starp datu kopu viena mēnesi un otrā, ja? Mēs pieņemsim, neekspektējam, ka mūsu tur... apgrozījums pieaugs 300% nākamā mēnesī, bet viņš, nezinu kāpēc, bet datu noliktava tagad ir pieaudzis 300%. Mēs pieņēmam, ka varbūt tur nav kaut kas labi. Tad un tad mūsu tas automatizēts ETLs, kurš pārbauda tos datus, var uzreiz nolūgot, ka kaut kas šeit nav labi. To arī var, pieņemsim, integrēt ar datu katalogu, un jūs uzreiz redzēsiet, ka šīta datu kopa kaut kas nav labi pagaidām. Un šitais vēl nav risināts, pieņemsim, jaustais incidents jārisina. Bet, respektīvi, viss tālākais tāpatās ir, manuāls darbs. Kur, kas, kāpēc, jo, nodetektēt, ka, vakar man bija kopsuma par tādu un tādu periodu, šodien man kopsuma par to pašu periodu ir mainījusies. Ja jums kaut kas mainījies, tad kaut kas notika datubāzi, ja jums stāv tas automātiskais pārbaudes uz katru ielādi, tad visticamāk tā automātiskai pārbaudei jānoķer šito. Bet tas nav obligāti darams manuāli, to dara arī ar mākslīgo intelektu. Pieņemsim kaut kādas, tādas neskaidras lietas tiek novērstas, vai jūs varat uzzināt, kā viņas notika. Ja? Gan arī realistiski parasti pietiek ar kaut kādu rules engine palielam. Parasti pietiek ar to, jo mākslīgais intelekts ir parasti pa daudz, bet tas arī ir ļoti atkarīgs no jūsu datiem. Mākslīgajam intelektam tad vēl premises būtu jābūt, lai viņiem pārvēt iekšā savus finanšu datus, piemēram. Mēs jau nerunājam par ChatGPT, mēs runājam par kādu tādu statistisku modeli vairāk. Visticamāk, ja mēs runājam par datiem. Labi, paldies. Kādi vēl bija jautājumi? Lūdzu. Par vēsturisko datu labošanu, tās kļūdas, kad ir atrastas, kas ir tie faktori, par kuriem būtu jādomā, izvērtēt, labot, nelabot, varbūt, ka visi ir noreportēts nepareizi vai pareizi, manuāli kaut ko izlabojot, varbūt kaut kādos Exceļos vai kā, bet, par ko būtu jādomā, vai vērts labot to vēsturi, vai nav vērts labot, kādas ir tās prakses labākās un par ko domā, piemēram, sakot, lai izvērtēt, darīt to vai nedarīt. Ja mēs runājam par labojumiem vēsturiskos datos, tad, protams, viena lieta ir par to, vai mēs runājam par kaut kādu sistēmu, kuras notiek arī regulatory reportings, tieši tas, kā, pieņemsim, nodotas jau visas saskaites valstīm, un tagad mēs visu to mainīsim, un tad sanāks, kaut kas interesants no tā visa. Tad varbūt to jāreportē jau šogad, nevis tajā gadā. Bet, ja mēs runājam par analītiskam sistēmu, jo parasti jau izdala analītisko sistēmu un reālu sistēmu, no kuras notiek reportings, analītiska sistēma, protams, ka jāmaina jebkuri dati, ja mēs redzam, ka vēsturiskie dati ir nepareizi, tad viņus ir jāmaina, un kas ir labums, kā parasti to sadala, ka tas neietekmē nekādu valsts līmeņa atskaites un vēl kaut ko. Bet jā. Ja mēs runājam arī par to, kādos gadījumos to vajag labot vai nevajag labot, jautājums par to, cik tie vēsturiski dati arī tiek izmantoti. Pieņemsim, varbūt neviena jūsu atskaita arī neskatās 3 gadus uz vēsturi. Un tad varbūt jums vispār tas neietekmē vairs neko. Tad tas aiziet arhīvā un tas arī ar to beidzās.
jāizvērtē vispār, kāds ir pienesums no tās labošanas, es teiktu. Jā. Es atbildēju. Jā. Es gribu jautāt praktiski, pieņemsim, organizācija grib izveidot datu katalogu. Skaidrs, ka datu katalogs ir, es viņu salīdzinu kā biblioteka, kur cilvēks varbūt ikdienā nestrādā, bet viņam vajag datus, vajag savu atskaiti. Ja? Viņš no bibliotekas var saprast, šāds autors, šāds saturs, es tur varu kaut ko paņemt. Ja? Organizācija grib izveidot. Kurš uzņemās šo iniciatīvu parasti organizācija? Tas ir IT cilvēks, biznesa cilvēks, vadībā, kurā līmenī? Un kā, piemēram, jau šis cilvēks, kuru varbūt lomā sāk to darīt, saskarās ar to, mēs gribam, pakalpojumu klasifikātoru. Un sanāk, ka pakalpojumu klasifikātori mums 3 vai 4 dažādas sistēmas un visur ir atšķirīgi. Kaut patiesībā tas ir viens un tas pats. Vienkārši katrs izmanto viņu pa savam. Ko darīt tajā gadījumā, lai es gribētu tomēr vienotu to datu katalogu pakalpojumus, piemēram, pakalpojumu klasifikātors? Kā tas organizēts praktiski? Kas praktiski notiekās, protams, kurš cilvēks to inicijē, ir balstīts vienkārši uz organizāciju, jo tā iniciatīva var iziet no jebkurienes. Bet, kad mēs runājam par to, kā tas būs pārvaldīts un kāds būs process, tad jebkura gadījumā procesa jāiekļauj pa lielam visus vadību, visus datu īpašniekus, visu organizāciju un jāvienojas par vienotu pieeju visiem, kas varētu darboties visiem. Tad ziņā, ka tas nevarētu būt izolēts no visas pārējās kompānijas, jo tad pieņemsim, ne no datu kataloga, ne no datu pārvaldības nav nekādas jēgas, ja katrs darīs pa savam. Jo galu galā tad jālasa atsevišķs dokuments finanšu nodaļā, atsevišķs dokuments IT nodaļā un tā tālāk, un tad, paliek tas pats haoss, kā ir tagad. Tad realistiski, protams, inicijēt var jebkurš, bet, kad mēs runājam par to, kurš un ko darīs, tad jādara pa lielam visiem. Tad ziņa, jābūt pa vienam cilvēkam no katras komandas, kurš varētu, tā sakot, aizstāvēt intereses savai komandai, pateikt, ka mums vajag, lai būtu tā. Mēs citādāk nevaram, mūsu atskaites ir tādas, mums jādara vēl šī tādi. Un tad kopā definēt, kādi tie standarti varētu būt. Labi, paldies tad Vladislavam, un tad es aicinu Baibu Žukuli.